Iepriekšējā video stāstīju, kā ChatGPT var palīdzēt bērniem ar matemātikas uzdevumiem. Bet ko darīt, ja GPT uzģenerē vairākus piemērus un tie, kopējot uz Word vai PDF, izskatās dīvaini vai neērti? Arī šo problēmu palīdzēs atrisināt GPT. Noskaties līdz beigām un noskaidro kā. Kad uzdevumu saraksts tiek kopēts no ChatGPT, formāts bieži ir saplūdis, pārāk saspiests vai vizuāli nesakārtots. Tas var apgrūtināt lietošanu gan vecākiem, gan bērniem. Labākais veids, kā saglabāt ģenerētos uzdevumus sakārtotā un profesionālā veidā, ir izmantot TX failu. Tas ir matemātikā plaši lietots formāts, ko atbalsta tādi rīki kā Overleaf vai citi brīvi bezmaksas internetā pieejami rīki. Saites uz minētajiem rīkiem atstāšu video aprakstā. Vienkārši uzdod ChatGPT uzdevumu, lūdzu izveido 5 matemātikas tekstuzdevumus LaTeX jeb TX formātā līdzīgus kā augšupielādētajā attēlā. Kad saņem rezultātu, ērti nokopē tekstu no ChatGPT. Pēc tam tu vari iekopēt, piemēram, bezmaksas platformā Overleaf.com, kur automātiski tiks ģenerēts skaists un viegli lasāms PDF. Vēl ērtāk, GPT var ģenerēt pašā sarunā lejupielādējumu TX failu. Vienkārši uzdod, lūdzu izveido un pievieno lejupielādējumu TX failu līdzīgus kā augšupielādētajā attēlā. Kad esi saņēmis šo failu, to vari augšupielādēt kādā no internetā pieejamajiem bezmaksas rīkiem un uzreiz iegūt PDF dokumentu. Tā vietā, lai cīnītos ar formatējumu Word dokumentā, tu iegūsti tīru un pārskatāmu lapu ar uzdevumiem, ko vari izprintēt vai izmantot digitāli. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.